Tāda jau gārda ģībeli. Dod 5 kapeikas, pateikšu tev laimi. Jā, pateiksi man, nekā. Pasaki labāk, kur mēs varam laimes lāci atrast. Dod sudraba rublī, tad zināsi. Vai tu turi mani par muļķi? 10 sudraba kapeikas. Ja ir, ja nav, atradīsim paši. Tikai 10? Tas ir gandrīz nekas. Bet tas taču ir vairāk nekā nekas. Lai iet ar, bet tas būs bēdīgs tās. Lācis sirga un nīka visu rudeni. Ne dancotais vairs, Ne ēdējs. ne dzīvotājs. Kā ziema pusvidū, tā šis pagalās un beigts. Bet tad atnāk muļškungs un saka, ko tu, čiganti, izgadā mūsu ganības? Atņēma lādi šādi. Kungam kājas apsildīja. Bet 10. Bet 10 kapeikas tu par viņu samaksāji. Samaksāju. Brauc uz melno mūžu, un kad tur, tad saki, mana manta, dod šurp. Bet vai dos? Ja nedod, tad pasaki, no čigāna godīgi nopirkts. Tas tāpat kā no tēva mantots. Anna, puksi, dojums iet uz melno mužu. Nelabais te visu dienas. 2 reizes gadā slauki, un tad darbus netur. Laucītāji, vai tu dzirdi? Dzirdēt jau dzird. Putekļus noslaucīja? Noslaucīju. Ar lupatu? Vai tad bez lupatas? Ielupo. Kungs nāks gulēt lielajā istabā. Kāpēc tad lielajā? Tāpēc, ka viņam pēc neizgulētas nakts šorīt ir uznācis lielais miegs. Pielūko, ja vienu puteklīti atradīs ādu vējā. Ko šis te atradīs? Te tā kā palikusi vesela vaga. Jupis vien zina, kas viņus te sapūš. Ej, slaucītāji, man te jābīd kungs gulēt. Bet kāpju galā tāda mēsla kaudz, ka netik pāri. Gan jau pārbīdīs. Un pielūko, ka nepakrīt. Tad tevi sutinās. Ak, tu muš! Ziemas rītā celies pirms saules, un tad vēl saka, ka mužā viegla dzīve esot, taisni ādu velk pār acīm. Klaus laucītāji, kad istabas beidz, tad izkopē to gultu un spilvens var, bet tā lai neviena puteklīša. Kur šis te vairs gadīsies? Nu, pat pēdējo noķēru, tepat saujā viņš man tu. Tīrais posts, šorīt 4 noģērbu un aizmānīja gulēt. Nu ir 5 augšā un jāģērb atkal ciet. Nu ir 6 un viņam gribas sapņot lielo sapni. Jāģērb atkal svārkņos. Man no tās bogāšanas pirksti drīz būs cauri. Tev pirksti, bet man no slotas kāda dēlnes tulznās. Ko tu māsim darīsi? Kungam kungani. Slaucītāji, nāc uz virtuvi. Vai tad brokastis jau gatavs? Es vēl negribas, bet ja dod, tad jāņem vien iekšā. Tev negribas, bet kungam vienmēr gribas. Ir nu gan tam varens vēders. Ēd rītā, ēd pusdienā, ēd vakarā. Viņš tev nakts vidū arī nav jābaro. Gadās, kad sapnī redzēs, ka vāri, tad jādod tik priekšā. Būtu es, kungs, 2 reizes nakties tādu sapni. Nerunānieks, kas no tevis par kungu ir tavs zemnieka vēders? Nāc uz virtuvi, izslauki bļodas. Zemnieku vēders. Dod man tos pašus cetušus. Tā tu redzēsi, ko viņš spēj panest. Nu, tad izslaucīs ar tās bļodas. Šeit. Aptik visu. Šeit. Jā, daudz ar līkumu tā. Vienkārši var tik pāri.
Kāpēc te nav slaucīts? Ir saltīts, kungs. Ir saltīts, jā. Slaucīts, bet nav noslaucīts. Ir noslaucīts, kungs. Noslaucīts, bet slikti noslaucīts. Bet tad kādreiz kāds visu noslaucīs. Kāpēc te tik augsts? Kāpēc te tik tumšs? Kāpēc te nekurina? Trīs kubeks jau vakar piecirtas. Vairs un ziemieši nejaudā piekurināt. Kāpēc viņi nepiecērt? Tāpēc jau bērni nav brīvi. Un nemaz nav brīvi. Tad ir gan pienākuši laiki. Malku nepiecērt kungam jāsalst, bet pērk nav brīvi. Tā jau visu mūžu var izsaldēt. Ģērbēji! Pakasi man aiz zaus. Es tās taču nē, aiz otras. Kas tu par ģērbēju esi, ja nezini, kur kungam niez? Zinu arī, bet kad nenies tur, kur es kasu. Kas to par valodu? Kā tu drīkst runāt tā, ka kungs nesaprot? Vai tu tas neesmu gudrāks kā jūs visi? Apči! Kas tas bija? Tikai žurkas, kungs. Vai te žurku ķērējs nav šorīt nācis? Šorīt nē. Vakar vakarā bija un teica beidzamo noķēris. Kāpēc te tik augsts? Kāpēc te tik ciets? Kāpēc jūs negādājat par kungu? Pavisam švāka dzīve tagad kungam. Kungs gribēja. Kungs gribēja noģērbties. Es negribu noģērbties. Kungs gribēja gulēt. Tagad es vairs negribu gulēt, es gribu sēdēt. Kungs gribēja ēst. Ēst? Vai es gribēju? Ja es gribēju, tad dod šurp. Kas tev tur ir? Vārīti zirnīši. Tos vienmēr var. Par mīkstiem. Vai jūs domājat, ka kungam vairs neviena zoba nav? Kas tev vēl tur ir? Riekstu kodoli. Riekstu kodols es negribu, tie ir cieti. Durāk! Kas tas atkal bija? Laikam viņam tas, ka žurkas ķērēs tomēr vēl iestājas. Tā, ka līdz vakaram žurka būtu rokā un asti, lai parāda man tikai asti no visas žurkas man bail. Negribu vairāk ēst. Man sāp vēders. Ak, tu sūrā, grūtā kunga dzīve. Pašam jāēd un pašam sāp vēders. Tie ir tik šaus, tie ir tik karsts. Kas tā par smaku? Es saužu čigānu smaku. Tā nāk no Lāčānas, kungs. Atkal nav labi novicots. Ir novicots, tikai nav labi kā tiem čigāniem viņu mantu. Tāda smirda, kamēr to atgriež. Nemāci mani, kad es esmu kungs, man kunga prāts, daru, ko gribu, un tagad es gribu gulēt un sapņot. Ģērbēji, pakutini mani, lai es drīzāk varu aizmiegt. Tu sten un būt, lai visi dzird un visi jūt, cik sūr un grūt tam kunga kalpam būt. Tu sten un būt, lai visi dzird un visi jūt, cik sūr un grūt kunga kalpam būt. Guli nu vecais sakāni, cilvēkam te ar tevi visu dienu jāmodīdas. Miegs nāk kā jūra. Viņš nelipo. Pieķer stingrāk. Spēka nav.
vēderi, tā kā lāci. Un ālaži pie galva spurna ir šīs divas ausis pareizi. Neskan, lūdzu labāk, lūdzu stiprāk, tā lai visi nāk. Andri, turi viņu cieši. Vai viņš košās? Man pirmēr par to klaipu maizes. Es vakaros nevaru gulēt, man nenāk miegs. Viņš runā ar? Nu, ko te viņš saka? Viņš tev liek izkāst tās pelavas un piebāzt ar svaigiem salmiem. Bet kā es pa kupenām aizbērdīšu? Zēni atraks ceļu. Meitenes noslaucīs. Kā es to sasalušas izplēsīšu? Tos 3 lakatus nost, meiteli nost, cepuri nost. Bet man būs augsti! Salokies, buķi, madām. Bet man būs grūti! Bet par to vakarā atkal liksies mierīgi gulēt, kā ar vāli nosista. Tas tik glups lācis. Labāk nebūtu nāk. Ko viņš man saka? Man neko, bet tev jāiet uz ezeru, āliņas jācērt. Bet es tak nevaru. Sēstu visus es nevaru katrā kupenā līdz ausīm iekšā. Zēni atraks ceļu. Meitenes noslaucīs. Tad tev jāņem neša un jāpienestā baļa ar ūdeni. Cik vajag galum, tas tev. Kas paliek pāri, tas citiem. Nu. Citiem? Kā tad citiem, ka man pašam vajag? Un kad man ir aizdusa? Nē, tik daudz tauku, tad varēsi. Mami, nu es pagalām. Gas. Tik labi viņš te. Paliec mierā, Miška, tā vēl nav tādas jāaprīt. Nu, plautieni, celies augšā un stāsti, kas vainas. Man nekas, bet manai mīciņai jau trešā ziema miešķi. Ko viņš sviež manas slotas? Ar ko es mīciņu sestdien pirtī vēršu? Tas tāpēc, ka sestdienās vien nelīdz, vajag 2 reizes dienā. Uzsildu ūdeni un izkās no pelniem, tā lai mazgājās 2 reizes dienā. Tad būs labi. Ar ko sildīšu to ūdeni? Kur man žagari ko kurināt? Meitenes sanesīs. Man nav ragaviņu un nav vispār pat zābaku ko brist. Zēni atvilks. Vai tāds vien viņš ir? Vai viņš noderā? Ko viņš saka? Andri, pie manas silas jau bija? Kas nāk, tam saka, stāsti, kas vainas. Teļi man negrib dzert, govīm silas katru nakti pieskāpst. Tas tāpēc, ka tev veselu nedēļu tas pats ūdens, bet tu ielai katru rītu tīru. Gudrinieks atradies. Nu kā tad liesi, kad aka sausa? Buķis pienesīs. Ko es? Bet kad man cūkas sivēnus noguļ. Tāpēc, ka aizgalds labs. Allaž jāiemet jauna miga. Kas ir virpulieni? Stāsti, ko vajag, ka var ātrāk beigt. Nu, man taisnība sakot neko. Džagars puikas pievāk, saitas pievāk, ko tad vairāk? Gribēju tikai redzēt, kāds īsti ir tas laimes ācis. Kas tāds vien viņš ir? Viņš var būt arī citādāks. Neskaties tik daudz, kāds īsti uzas neiemetas. Bet tu esi malacis, viņš saka. Vai saka gan? Nu, tad tas ir prātīgs lācis. Kas te ir? Kas te tā klaigā? Es? Mēs. Tad tas ir tas lācis. Tad tāds viņš ir. Tā kā ir un atkal tā kā nav. Kājas tīri tādas kā mūsu ješkas vīzes. Tas Andi, ir. Kas tas ir? Tas ir, kam vajag būt. Tu gribi, lai viņš tagad ar neaplotām kājām staigā, kā vecajos laikos. Palasi grāmatā. Lai tu mani vaļā ar tām savām grāmatām. Pūkstiņu tu arī reiz mājās. Mājās gan sievas man. Cīpsliņa visas acis izskatījusi. Lodziņā vien guļ visu dienu. Man vai tas vedēs manu priekšādu? Vai, bet tas ir mans bokstins. Trauc vai Cinik, viņš nekoš. Dažreiz viņš kož, citreiz aprī veselu. Buksti, kāpēc tu negribi nākt pie manis? Es gribu, bet viņš man nelaiž.
Kā nelaiž? Vai tu neesi mans brūdgāns? Ko viņš tur ņur? Ja ciepsuņa grib iet pie bukstiņa, tev jānoda 200 pāri. Pāri? Tas taču ir 200. Un vēl viņš saka. Un vēl? Ko vēl? Ja ciepsuņa bukstiņam brūte, tad jāatgūst amats. Mam, kas ir amats? Es piegriezīšu, tu šūsi. Bet tā taču ir asa. Tad es šūšu, tu pletēsi. Pletīzers ir tik smags. Tad es pletēšu, tu uzpūtīsi ūdeni. Mam, bet tas taču ir pavisam gudrs lācis. Un mans Ješka viņu atvedis. Kur tad ir Ješka pats? Lācis ir prom, palaidu mežā. Viņam tur pašam savs mājas. Ilgāk tāpat negribēja palikt. Bet Ješka tūlīt runās runu, tāpēc visi klausamies. Vīri un sievas, meitas un zēni. Tas bija gudrs lācis. Bet vai tad mēs visu, ko viņš teica, nezinājām? Tikai vienkārši negribējām darīt. No laimes nesējiem nav nekāda jēga. Laime ir tepat suni ciemā. Zem šīm visām sniega kupenām un mēslu gubām. Tikai tās ir jātīra nost. To mēs redzējām Baltajās mājās. Jums visiem tur vajadzēja būt. Tad jūs redzētu, kā spēj iedzīvot cilvēki, kas darina paši savu laimi. Tos tačūs, kas var nodzelt ne vārdu sapēst. Logi tur 6 rūtīm, sienas baltas. Un grīda nomazgāta tik spodra, kā mūsu galdi. Pat dzīvi? Braucēji. Pat citiem braucējiem noklāj svaigu palagu, kur gulēt. Un uzsāc mīkstu sagu. Un pēc 3 jūdzēm nav jābāl cimdi. Tik silts tur ir. Vai tad reiz mēs arī nevaram iztīrīt sunciem tik tīru un klaju? Lai rodas ceļi uz upi. Uz mežu pēc malkas. Uz siena kaudzēm pļavāt. Lai sastāvku gubas nemētājas pa kājām. Lai tās sasūrītās vārnas skursteņus nelauž nost. Lai silas nepieskāpst. Lai sivēri neslīkst kūts zampā. Lai saules egļu malka. Ko maizice un pirti kurināt. Pie darba. Mēs to varam! Nē, jūs tiešām pārspējāt.
Super! Jā, jums arī jābūt skolotājiem. Skolotājiem arī jābūt. Solīt uztaisīt, Vil. Mēs noguldēsim varbūt solīt. Mums vajag zēmt garīgiem.